Sveiks, Alvin. Sveiks, Lauri. Prieks, ka tu esi ciemos atbraucis. Man arī prieks, ka es esmu atbraucis pie tevīm. Jā, un tu biji šodien gatavs padalīties kaut ko, tu mums stāstīsi, vai ne? Jā. Stāstīšu, kā Dievs ir izmainījis manu dzīvi. Un kā tev sākās, vai ko tu mums gribētu sākt pastāstīt? Sākšu vispār ar to, kad, mani sauc Alens. Tas mans dzīves posms, man dzīve sākās Siguldā. Tur es piedzimtu un augu un nodzīvoju savus 33 gadus. Un tās bija laiks, pat īstenībā man bērnības laiks. Arī ar to varbūt tajā pašā laikā arī bija dzīves posms, varbūt ne tik labs, kurš man sākās šī dziļā alkohola atkarība. Lūk, un atkarība jau īstenībā nerodās vienā dienā, kad es ar draugiem, kā jau daudz pusauģu, sākās to īstenībā, kad viss manas tādas pusauģu dumpīgums sākās to, kad es augu normālā ģimenē, vecāki, man bija abi vecāki tajā brīdī, un man kā pusaudzim, lai es augtu un attīstītos, man tādā ziņā nekas netrūka. Man nebija tā, ka es pašvilpu man devu kā šobrīd jauniešiem, bet arī man arī vecāki kaut kādas vērtības lika iekšā un tāds arī attiecībā uz darbu un tāds. Bet bija brīdis, kad arī sākās manam tēvam problēmas ar alkoholu, un tas bija pamats, kāpēc mani vecāki izšķīrās. Lūk, un tas bija arī tas brīdis, kad manai mātei sākās grūts brīdis dzīvē, un viņa arī Dievs tā bija pakārtojis, kad viņai bija viena draudzene, kas tolaik kļuva par manu krustmāti, kur bija ticīga. Un viņa sāka arī manai mātei stāstīt par Dievu un tā. Un man māte sāka pievērsties pie Dieva, jo viņai bija grūts dzīves posms un viss šī šķiršanās no mana tēva. Un tā pašā brīdī arī bija tā, kad manis pirmā alkohola reize, kad es sāku lietot, bija 9. klases izlaidumā, kad es vienkārši piedzēros, kad daudz pusauģu šodien, bet tad tas, lūk, un mana māte, tas gāja kaut kā paralēli, mana māte sāka pirmos soļus spērt pie Dieva, kopā ar Dievu, un viņa man sāka, viņas redzot, kad es sāku iet šo grēku ceļu, viņa man sāka stāstīt par Dievu. Es, protams, es smaidījos, es atklāti sakot, es izģirdzu viņu, es saucu, jo viņa man vairāk sāka stāstīt par Dievu, es viņu pilnīgi kā tagad atceros, es ķērcu pa māju, es viņu ķērcu pilnā rīklē pa māju un saucu viņu pa vājprātīgu, un tur arī nāca māsas, cits no draudzes, arī man stāstīja, par Dievu, un es teicu viņas pēdējiem vārdiem lamājas, un es teicu, jūs nenormāls, un cik es pats tagad redzu, atpakaļ skatoties, saprotu, ka tās bija garīgas cīņas, kas manī iekšā bija un kas bija šajos cilvēkos. Un tas bija tas posms, kad šie cilvēki, jo viņi vairāk lūdz par maniem Dievu, jo manā arī tā skatoties no malas, man dzīve ar vien trakāk notika. Tad tu teici, ka tev bija garīgas cīņas tātad ar mammu, tā kā, jā? Jā, to es tagad tikai saprotu. Tajā laikā, ja es Dievu nepazinu, tas man likās, pilnīgi kaut kādi psihi cilvēki man stāsta par Dievu un kādas muļķības, un man māte teica, vienīgais, kas tavu dzīvi var izmainīt, tas ir patiesi Jēzus Kristus, un smagi gāja.
Un ja viņi vairāk, man māte tajā pašā brīdī gribot no tā visa man tā kā, no tā varbūt ļaunuma, no tā visa pasargāt. Viņa kā man pusaudz varbūt, es tagad saprotu, ka viņa man, kā cilvēks mācīja, labu gribēdam, tā viņa man mācīja. Un viņa varbūt brīžam tajā brīdī man likās pa stingru un paņēma kaut kādās lietās. Un man tajā pašā brīdī radās tas pusauģis Dumpīgums. Jā, dumpīgums. Un kad man māte pateica, nē, tu dari tā, es speciāli ne tā. Un tas tā, kā Bībelē teica, ka, kas notiek, ka vecāks neklaus. Un man dzīve gāja uz grunti, naturāli gāja uz grunti, un es sāku ar tādiem pašiem arī, kas alkoholu lietoja arvien vairāk tikties, un tad jau sākumā jau bija viss nevainīgi, tur Pāvils pudelē sestdienās, svētdienās, tad arvien biežāk, beigās jau es sāku skaitīt dienas, kad, es reāli pats jūtu, kad, es jau vairs nevaru nedēļu nedzert, un jau sāc prasīties, kad alkohols jau prasās, jau tu jau nedēļas sākumā jau domā, jau esi saplānojis, ka nedēļas beigās dzersi. Un tā ar gadiem arvien dziļāk tai purvā. Bet tu biji skolu pabeidzis, sanāk? Tu jau biji pats. Es biju pametis īstenībā. Es biju pametis. Bet 9. klasi tu beidzi? 9. es pabeidzu, jā, bet tad es iestājos tehnikumā. Un tad es, var teikt, dēļ tā visa arī pametu skolu, dēļ tā savas dzīves. Bet tur arī es iepazinos ar bijušo sievu, un mums uzradās bērniņš un tā. Bet tas viss gāja kopā baigā misēklī ar alkoholu. Un, protams, arī mana pirmā laulība mana izira dēļ alkohola, jo tā... es pilnīgi saprotu, maniem nebija iespējams dzīvot kopā. Jo tā sieviete gribēja normālu ģimeni, visu, bet ar maniem nebija tas iespējams. Un tāpēc ar visu paira, visu tā ģimenes dzīve, visu. Ja sākumā man ģimene vēl kaut cik saturēja kopā, es gāju uz darbu, man bija pohs, bet es gāju, bet tad kad tas ģimene pajuka, tad man vienkārši arī vēl straujāk viss gāja uz leju. Bet tajā pašā brīdī man māte nepārtraukti lūdz par maniem Dievu. Es reiz varu pateikt, ka viņa par manu pestīšanu lūdz 16 gadus. Un paldies Dievam, paldies manai mātei, par viņas neatlaidīgām lūkšanām. Un ne tikai viņa, arī citi cilvēki. Lūk. Un tad gāja viss strauji uz grunti. Un ļoti strauji. Jo mans mērķis bija viens beigās, kad man vairs nebija satura dzīvē nekāda. Mans mērķis bija vienkārši kaut kur dabūt kādā veidā finanses, lai iegādātos alkoholu un visu tālāk par sekām, kā es to biju iegūs un kādas tam visam sekas varētu būt, es nedomāju. Bet darbs tev bija? Darbs man bija tik ilgi, varbūt kāds līdz pirmam avansam vai līdz pirmai algai. Pēc tam jau vairs nebija. Kā man bija nauda kabatā, tā arī darbs beidzās. Un pēc katra, kā saukā saka, plosta bija jāmeklē jauns darbs. Bet tad Siguldā tu strādāji, principā? Jā, tad Siguldā. Un man beigās bija tā, ka, reāli man darbā jau man visi pazina. Viņi kā es gāju prasīt par darbu, tā man nav, uzreiz redzot mani. Lūk, bet māte man nepārstāja stāstīt par Dievu. Un stāstīt par Jēzu Kristu, par Dievu, bet tajā pašā brīdī man
dzīvi gājis grunti. Bet bija arī bija brīži, kad es tomēr sirdī kaut kur centos kaut kā savā spēkā. Lūk, un es biju izmēģinājis visādas pasaulīgas lietas, tā skaitā, kā saka, kodēšanos. Es biju nokodējies, bet tai pašā vietā brīdī es turpināju iet arī. Man te jautājums. Kas ir tā kodēšanās? Ko tas īsti nozīmē? Viņa ir tāda pasaulīga metode, vienkārši viņa pat tev aizved uz to narkoloģisko dispanseru, te viss ir iekš, un te viņi tev tā kā psiholoģiski, es pat nezinu, kas tās pa zālēm, drīzāk vienkārši kaļķi tev ielaiž iekšā, iešpecē. Un tas, ka tev kocus psiholoģiski tev paņem, kad tu lūk tev tas termiņš gads vai cik tu nevar lietot. Lietot alkoholu. Lūk. Tā ir pasaulīga metode, un es savā dzīvē 3 reizes kodējos, un 3 reizes arī atkodējos. Un es varu pateikt tagad, un aiz katrām tām reizēm, kad es biju nokodējies, bija ļoti, ļoti smagi gāzieni. Un es tagad pasaku paldies Dievam, kad viņš man to manā dzīvē pieļāva, lai es saprastu, ka es esmu pilnībā atkarīgs no Dieva. Un ka vienīgais patiesi dara brīvs, tas ir Jēzus Kristus. Lūk, bet par to starp, jā, kad pēc pirmās reizes tā kā bija nokadējies, tai vietā, jā, ja kaut kas jāliek vietā, tad jā, protams, es gāju ar māte līdzi uz baznīcu un visu. Man māte bija iedavusi tā, tas bija tur arī pat notika pirmais brīnums, kad es sapratu, ka jā, kaut kas, ir. Es tā kā Dievu personīgi nepazinu, bet es zināju, kaut kas ir. Kad, jā, māte man deva, lūkšanas kādus, lūgt un tā, un tad es palasīju Bībeli, bet es paņēmu tās labākās, tās skaistākās rakstvietas, kas man tā kā, ja ticēsiet un lūksiet, tad jums būs, tādas, pie kurām es pieturējos. Lūk, un bija tāds viena reize, kad pirmo reizi alkoholu nelietoju, 7 mēnešus, tas bija tas lielākais posms, kad, jā, es biju darbu dabūjis, strādāju visu, un es lūkšanu skaitīju no rīta, skaitīju pusdienās, skaitīju vakarā, un katru reizi beidz ar tēvreiz visu, un man deva tādu, kristīgas literatūras, un es Bībeli nelasīju, bet es apkārt, grāmatiņas kristīgas, grāmatiņas lasīju. Un tad bija tāda reize, kad es atbraucu vakarā no darba, tas pulkstens 12. Māte bija nebija mājās, es biju mājās viens pats ar veco mammu. Un kā jau viens pats vīrietis mājā bieži vien paliek, tie trauki tā kā, atliek uz vēlāk nomazgāšanu. Lūk, un te es atbraucu, pulkstens bija kaut kādi 12 vakarā. Es atceros, jāuzliek kaut kādu, gribu uzsipt kartupeļus. Un es paņemu to pannu, ielēju ūdeni, kā atceros, es to pannu uzlieku uz gāzes plīts, piešķiļu uguni, riktīgi vēl pagriežu tā lielāk to uguni, lai liesmīgs to pannu tā kā uzsilda ātrāk, lai es varu notīrīt un pagatavot. Tad sēdēju, mums māja 2 stāvos, es gulēju 2. stāvā un virtuve 1. stāvā. Un tad es sēžu un gaidu to pannu, kad uzsilds beigās. Atceros, man tā ir ledskapī kaut ko es ātri varu mikroviņu krāsnī uzsildīt. Es izņemu tur ēdienu, iemetu tai mikroviņu krāsnī, uzsildi, paņem tēju, uzēju augšā uz 2. stāvu. Pāēdu vakariņas, savu lūkšanu noskaitu un eju gulēt. No rīta es piecēlos ap kādiem 10:00. Arī no rīta
lūkšanas, viss, un noskaita aiziet lejā, vansabā nomazgāja mutu, un tā, nu tagad tieši vārīt no rīta, rīta kafiju, paņem katliņā ūdeni, es pietiep plīts, un es ieraugu to pannu, un es atcerējos par to pannu, ka es viņu neizslēdzu. Es domāju, gāze beigusies, vai kas, zinu. Es domāju, zinu, kā citreiz varbūt, ka vār kaut kas pāršlikstāts par pannu un nodzēs uguni. Es paņēmu to pannu nost, un tur bija kā gāzes plītīte riņķīši, kur viss tās liesmiņas deg. Un palikuša bija 3 liesmiņas, un uz pusi tā knapi, lai viņš degtu. Un es pagriežu to, es domāju, gāzes beigsies vai kas, es pagriežu atpakaļ to kloķi, un un viss normāli deg. Un man tas tāds, nu, pats, Dievs ir, kaut kas ir, zinu. Es tā, zinu, nu, man tas tā negāja, zinu. Tas man tā lika aizdomāties īsti, kad, nu, ir kaut kas. Pēc tam es to, zinu, es ar priekiem visiem tur stāstīju to liecību, zinu, tur saviem draugiem, viņi tā, nu. Pēc tam bija tā, kad es turpināju to visu, tos mēnešus, kad es nelietoju, turpināju visu to lūkšanas ceļu, bet es arī turpināju iet pie tiem pašiem draugiem. Nu, svētdienās es gāju uz baznīcu, bet es aizgāju pie tiem pašiem draugiem, ar kuru es ar viņiem biju kopā, tikai nelietoju. Nu, tajā brīdī. Nu, lūk. Un tad, bet es pie saviem sāku saprast, kad es saprotu, bet paga, viņi lietoja, es nelietoju, bet ko es daru vēl paralēli tam? Es skaitu vakaros lūkšanas. Un tad es sapratu, ka ne jau tās zāles man palīdz, kas man ir iekšā pretoties tam alkoholam, bet lūkšanas. Un tas man ar tā lika aizdomāties, zin tā. Es atceros, bet kāda tā pretošanās tev bija? Viņi tev aicināja, tu pateici tā kā nē, vai tev pašam gribējās? Nē, man es vienkārši, viņi man tanī brīdī nepiedāvāja, jo zināja, kad es esmu nokodējies, kad es nelietoju, viņi man nepiedāvāja. Viņi zināja, ka tas ir brīdis, kad es nelietoju. Tur man baigi. Varbūt bija kādreiz, es lēgi neatceros, varbūt kāds piedāvāja, bet es pateicu, ka nē, un viss. Bet tas, kad man lika aizdomāties stipri, ka nevis tās zāles, bet tā lūkšana man tā kā dod spēku pretoties. Tā bija man vēl viena tāda sēkla, zin. Nu, lūk, bet pagāja jau kaut kāds laiks, un es gāzos. Jo, nu, mēs saprotam, ka patiesi jau tikai Dievs dara brīvu, nevis, nu. Bet man sirdī bija kaut kas tāpatām, es gāju uz baznīcu, es lūdzu, tā kā lūdzu, zini, bet es sapratu, nē, nu, kaut kas ir tur, nu. Tā kā, nu, savādāk ir, tā kā labāk paliek, zinu, pēc tās baznīcas, tā kā tā apmeklējuma, zinu, vieglāk, tā kā, un arī tā nedēļa, tā kā bišķi labāk ir nekā, tā kā nebūtu bijis uz to baznīcu. Nu, labi, bet pēc tam es kritu, un tie kritieni jau ir kā, bija, vai teikt, 7 reizes sliktāk. Un tas bija īstenībā viss, ko es tajos 7 mēnešos biju iegūsies mēnešu laikā ar 3-kāršu ar uzviju visu pazaudēju. Un tie kritieni jau arvien dziļāki. Nu, pēc tam, jā, es, protams, es tur vēl 2 reizes nokodējos, bet tas tur tie starplaiki tur, ja jau zināju, ka vienreiz var atkodēties, tad tas bija pārējās 2 reizes tur. Tas vispār tāds. Nu, lūk. Un tā man tā dzīve gāja visu strauji uz leju, līdz brīdim, kad, nu kā, draugi jau arī, nu, no tiem normāliem man bija tā kā, un tie, kas nelietoja, bet normāli draugi, ja, kam ar citām interesēm, no tiem es pats biju nogriezies, jo, nu, reāli es saprotu, nu, man viņi traucēja lietot. Nu, tā var teikt. Smieklīgi. Jā, nu tā, smieklīgi, zini. Jo man bija viens bērnības draugs,
Viņš saprata, tā, es, kad nelietoju, es pie viņa katru dienu iegāju, es nācu no darba, mēs garām ejam. Viņš saprata, ja es kādu laiciņu neesmu pie viņa bijis, tad es esmu uz korķi. Nu, tad es vienkārši negāju pie viņa. Nu, lūk, un tā bija tā, kad visi tie draugi nomainījās, un ar vienu trakāk viss tas gāja, un man ilgi jau nebija jāgaida, kad mans tas mērķis bija, viss sākās jau, tie draugi man sāka palikt tādā kriminālām pagātnē, visi, nu, nomainījās tas viss. Un īsti jau tādās kompanijās sēžot, man bija tā, ka, nu, viens gāja vaļā viss zakšanas, apkrāpšanas, un man ilgi nebija jāgaida, kad man bija jau, pašam bija pirmā lieta ar policiju, jau krimināla lieta ar visu tiesu, visu, un tur tā kā, un tad es atcerējos tajā brīdī, kad, ko man māte stāstīja par Dievu. Un es sapratu, nu, Ziepas, nu tā, atzīstot trīcēju kā apšlep un bija nobijies, un es sapratu, tā ir krimināla lieta, nopietna lieta, un tas nav tev kaut kāds administratīvais sots, vai tev piešķirs 10 latus maksāt vai 50. Tur varēja, nu, iedot pasēdēt. Nu, lūk, un tad es atcerējos visu, ko man māte stāstīja par Dievu. Un tad es līdz Dievu nepazīdams aizēju uz baznīcu, es teicu, Dievs, nekad vairs ne smēķēšu, ne alkoholu lietošu, tikai kalpošu tev, nekad galvenais, lai man neietupina. Nu, lūk, līdz tai tiesas dienai, viss tā kā pienāca tā tiesas diena, nu man iedeva nosacīto sodu, un es jau, protams, to, ko biju solījis Dievam, aizmirsu. Es nevis aizgāju pēc tiesas uz baznīcu, pateikt Dievam paldies, bet es aizgāju uz parku vienkārši ar tiem pašiem nosvinēt. Un tā kā veiksmīgi viss. Bet nekas jau manā dzīvē nemainījās. Tagad pat gāja, viss jau tas pats turpinājās, bet tikai paskatoties tagad, kopš pazīst paties Dievu, paskatos apkārt, tur vispār bija pāri viena ļoti liela Dieva žēlastība, un es skatos, kā viņš pieļāva kaut kādiem notikumiem notikt manā dzīvē, lai beigās es salūstu viņu priekšā. Nu? Lai es viņu iepazītu un salūstu viņu priekšā un atdot dzīvi viņam. Nu, lūk, un tad bija tur savulaik probācija un tā, un man pat probācijas laikā viss tā alkohola lietošana jau turpinājās. Tur reāli pat tajā laikā man varēja, skatoties pēc visiem tiem probācijas noteikumiem, varēja man atbraukt, savākt un aizvest tur, kur man jāved. Aha. Probācija beidzās. Es laimīgs, vēl pēdējo reizi puspillā aizēju, man bija jāiet uz policiju parakstīties. Vēl baigi varonīgs, pēdējo reizi aizēju uz to policiju, tāds puspillā parakstīties. Viss manā jums tur ir beidzies. Nu, lūk. Bet viss tāpat turpinājās. Strauji arvien lejā un lejā. Un man māte turpināja lūgt pa manīm, cilvēku lūdzu pa manīm, un paldies. Un viss nepagāja laiks, es neatceros, 3 mēneši. Atkal vēl nākošā krimināla lieta, bet tad jau bija tas viss daudz nopietni. Tā bija otrā krimināla lieta? Jā, pusotru gadu laikā. Un tad jau tā lieta bija daudz nopietnāka. Tad jau man jau aizveda uz centrālu cietumu. Jau viss kā viens pateica, kad būs jāsēž, sākot no cietušā, beidzot līdz prokuroram. Policija ieskatot visu, un tad es sapratu.
Un tas bija pats brīdis, kad es varu pateikt, tagad paskatoties atpakaļ, mana kā šobaldienes lūdzu Dievam nekad neaizmirst to sajūtu un to momentu, kas notika tajā centrāla cietuma kamerā. Mēs, kā šobaldienes atceros, es ar tur vēl vienu puisi, mēs paņēmām tādu, es nezinu, krēslas vai kas, mēs uzlikām uz galda, skatāmies ārā pa tam reistoto logu, skatos cilvēks staigā, un es tā pie sevim domāju, pats, vēl viena iespēja. Un tad es atcerējos, ko es Dievam biju solījis, pirmā reizē, kad es vairs ne. Bet tad es vairs pat Dievam nelūdzu tādu, neko nelūdzu vairs. Es pie sevim tā pieņēmu, kad, tās ir sekas. Man tagad būs jāsēž un viss. Bet tad es vienkārši nokāpu no tā galva, atcerējos, ko es Dievam biju solījis. Un tad es domāju, būtu vēl viena iespēja, un es tā vienkārši, es vairāk neko neteicu. Nelūdzu Dievam, es teicu, Dievs piedod, tā. Un kaut kāda tāda, tādā brīdī, pēc kāda laiciņa, Dieva žēlastība bija, kad tas cietušais bija kristīgs cilvēks. Un viņš pagāja laiciņš, viņš man teica, viņš saka, es mēģināšu dabūt tev ārā, tos papīrus lietu izbeigt, bet tev ir izvēle. Vai nu tu brauc uz rehabilitācijas centru kristīgu, vai nu tu gaidi tiesu un ej uz cietumā. Mans ceļš aizveda man, kad laida ārā, man neieda uzreiz papīrs, kad lieta ir izbeigta un viss. Es aizbraucu, man izlaida ārā pret dzīvesvietas nemainīšanu, un es aizbraucu uz rehabilitācijas centru. Bet es vēl nezināju, vai tā lieta būs izbeigta vai nē, vai dabūs atpakaļ tos papīrus vai nē. Un tad atbraucu cietušais, man atveda tos papīrus, ka lieta ir izbeigta. Es tikai vēlāk uzzināju, ka tas nenāca viegli tam cilvēkam. Viņš tur bija gājis pie advokātiem, maksājis, un lai dabūtu kaut kā ārā. Un tad es nokļuvu tādām, rehabilitācijas centrā Brukne. Tur, es tur nodzīvoju gadu un 3 mēnešus. Tas bija kristīgais? Viņš bija kristīgs, kristīgs centrs. Un paldies Dievam, es arī šodien paskatījos atpakaļ. Tanī brīdī man likās, kur es esmu trāpījis, ko es tur daru, bet otrs man daudz atturēja lietas iet prom, jo es zināju, ja es aiziešu no turienes prom, kad es būšu atpakaļ. Un tad tiešām būs cietums. Un es tur... Es 2 reizes biju tādā centrā. Es gadu pirmo reizi nodzīvoju tur. Tur es iepazinos ar vienu sievieti. Viņa bija no Saldus. Un tad bija tā, ka viņai māte bija nomirusi. Viņa aizgāja atpakaļ Saldu dzīvot, un es aizgāju pie viņas dzīvot. Tā kā pēc to gadu nodzīvodams. Bet viņa arī bija no tās pašu centra viss, un diemžēl tur sanāca, kā sanāca, mēs abi atkal sākām lietot. Un tad pēc mēneša aizgāju atpakaļ uz centru, pats par sevi. Un tad es ilgi nenodzīvoju, otrais nodzīvoju 3 mēnešus tur. Un aizgāju prom no centra, un aizbraucu... Kā tur bija, es aizbraucu, es sapratu, ka to sievieti vairāk nedzīvošu kopā, un es aizbraucu atpakaļ uz Siguldu. Un tur bija tā, ka viss tas vecais jau tāpatām turpinājās. Nekas jau nemainījās, bet cik es tagad redzu, bet sirdī man bija tā, ka es gribu mainīties, bet ir arī, bija kaut kur nodzīvojot kaut vai to pašu laiku tai Bruknā,
Tur arī bija Dievs savu darbu darījis, sēklas iekšā un viss tas jau krājās man, kaut kur, zin. Un tagad paskatoties atpakaļ, kā ir tā Dieva vadība visā un īstenībā es saprotu pat, Sātans jau arī ir īstenībā tikai instruments Dieva rokās. Sātans jau neko nevar izdarīt bez Dieva, ja Dievs to nepieļauj. Lūk, un tā arī manā dzīvē bija. Man bija tā kā mēram tā, kad Iebam, kad Dievs saka, tu tikai nepaņem viņu to dzīvību. Viss es biju pazaudējis, viss. Vienīgais, kas man palika, mana māte, kas lūdza pa maniem Dievu, nenogurdinoši. Neskatoties, cik tur man gāja vispār dzīvu katastrofā, bet viņa ticēja Dievam un viņa nepadevās lūkšanās un paldies viņai. Kādā viņa bija? Viņa gāja luterāņu, ziniet, cilvēki, jo tur bija pat visādi arī cilvēki, var teikt, izsmēja viņu, pat teica, kad viņi stāstīja citiem cilvēkiem par Dievu, ja, tādā brīdī cilvēki izsmēja, kāds Dievs, tu paskaties pašai, kāds dēls, zini. Lūk, un tad es atbraucu no tās Bruknes Siguldu, un kā es te pat šī brīdī redzu, kā Dievs vadīja Bievi. Es tur katru reizi pa Paģirāņas gāju pa parku, domāju, kur salāpīties, un caur parku nāca. Es redzēju, pat tādā brīdī piebrauc vilciens, tas vīrietis atbrauc. Satikāmies parkā, ar kuru mēs savu laiku bijām arī kopā diezgan lietojuši. Viņš pats bija aizbraucis Cēsīs uz Sarkano krustu. Viņš kādu laiciņu nebija arī jau lietojis, sācis dzīvu. Viņš bija vienkārši atbraucis uz centru, uz pilsētu Siguldu, tā kā ciemos ekskursijā. Lūk, un tā mēs tur tā parkā sēdējām, un viņš man sāk stāstīt, pats jau iepazinis Dievu, par Dievu, un tā mēs kaut kā sākām tās lietas. Viņš man iedeva, viņš saka, zini, Alen, man ir viens numurs, viņš saka, es pats gribēju braukt uz to centru, bet es neaizbraucu, aizbraucu Cēsim Sarkano krustu, Teen Challenge tāds, centrs, es paņēmu to numuru. Tur vadītājs bija, tas numurs bija man Modra Zelenkeviča numurs, viņš man bija iedevis. Lūk, un es to numuru turēju kabatā, un es tur vēl pāris dienas paņēmos par to Siguldu, bet es zināju, es braukšu uz to centru. Es zināju. Un tad bija tā, kad es te mātei savai, viņa teica, ne, viss kaut kas jādara. Jo mans miesīgais tēvs dzīvoja Saldū. Viņa man iekrāmēja mašīnā, jo es jau biju viņai. Viņa ticēja, ka Dievs var manu dzīvi mainīt, bet viņa tajā pašā brīdī, es jau godīgi, cilvēciski viņa nevarēja vairs izturēt to visu, ko es, kā tā man dzīve notiek. Un viņa teica, lai viņa man aizved uz Saldu. Saldu viņa saka, prasa tēvam, varbūt kaut kas, kaut kā viņš arī vēl to palīdzēt. Un tad es aizbraucu Saldu, pie tās sievietes, protams, es nedzīvoju, bet par to mēnesi, kad es dzīvoju Saldū tur, kad es ar tiem abām reizēm, kad es Bruknā, kad es to mēnesi dzīvoju pie tās sievietes kopā. Es biju jau iepazinis arī jau vietējos brāļus tur tādus, zini. Lūk, un es pa tām dienām tur arī noplostoju. Man beigās bija tā, ka nekā man vairs nebija. Man bija tā, ka godīgi mans skats bija tāds nočurājies, nosmirdes, alkoholiķis. Mans tas pēdējais punkts bija tas, kad es biju paņēmis 2 lielos alus. Man palikt uz ielas, kur nebija. Es domāju, es jau neiešu tāds pušmigājums pie savu tēvu, kur cik ģimeni un viss zina. Un tad
Tad es paņēmu tos 2 lielos alus, aizgāju uz katoļu baznīcu, jo viņi bija pa nakti vaļā. Es tos alus izdzēru, un tur patās baznīcā atplīs. Lai Dievs man piedod par tā grēku, bet tā bija realitāte. Piecēlos, jāsaka atklāt, nav ko slēpt, apčurājies. Es aizgāju, tur bija tāpatām netālu tāda Gregora skola, tur bija ārā tās humānās drēbes izlikts, tā bija vasara. Es atradu kaut kādus puslīdz tīras biks, nevis puslīdz, tur jau bija tīras, un es aizgāju viens biks, atradu maiciņu, iegāju tur vietējā toaletē, pārģērbos, un jau es tāds puspilnā beigās, es domāju, viss aizgāju pie savu tēva, miesīgā, un iedevu viņam to numuru, lai viņš, tā kā zvanos. Pirmā vakarā viņš zvanīja, nevarēja sazvanīt, tad mēs sarunājam nākošā dienā, ka es atnākšu, kad viņš sazvanīs, ka viņš man aizdīs. Bet es jau pa starp jau kaut kur tanī vakarā dabūju piedzēros, no rīta salāpjos, es jau pie viņa gāju pie tēva šitāds te, zina. Bet visu es sapratu, kaut kas jādara, jāmaina. Un tad viņš man tēvs aizveda sazvanīšu rehabilitācijas centru, un tas bija oktobrs, 6. oktobrs, kā šobrīd neatceros. Tādā vienās bikšelēs, vienā maķelē, puspilnā, ar parādiem līdz pār galvai, saķīlātām tiesībām, pasēm, nekā man nebija. Cik tev gadu bija? Tad man bija 33, laikam, vai 4, kaut kas tāds bija. Tad bija 34, jo es atceros, tad, kad mani saņēma otrais ciet, kad man aizved uz centrālu cietumu, tā bija mana 33 gada dzimšanas diena. Ja es biju vienkārši aizgājis, izdarījis kriminālu noziegumu, lai dabūtu naudu, ko atzīmēt dzimšanas dienu. Un tas varētu būt 3-4, jā. Un man aizved uz šo Teen Challenge centru, un es sapratu, ka, kad viss es gribu mainīt dzīvē, kaut ko mainīt, un tur jau bija, tur tas centrs bija tāds, ka, viņš bija arī kristīgs, garīgiem pamatiem, kristīgiem, un mums tur deva vienkārši visas mācības iekšā pa bībeli, pa visu, un es lūkšanas, viss pamatā bija centrā bija Jēzus Kristus. Jā. Es pirmais es uzrakstīju mātei vēstuli, kad es esmu tur nokļūst, ka mans tēvs aizveda, un viss, viņi bija rīktīgi priecīgi, un tad mēs ar māti tur sarakstājāmies vēstulēm, un tas bija tāds, bet man pirmie 2 vai 3 mēneši bija tā, kad, es biju tajā posmā, kad tā kā, vēl Dievu meklējumos. Man bija tā, kad ar brāļiem, kad nebija nogurums, tad es aizgāju palūgt kopā, kad bija, it kā pēc būtības vakara tā lūkšana bija obligātākā, ka visi kopā. Tad es sagāju, bet es vairs pēc tam nelūdzu pats, Dievu. Es tā lūdzu, kad nebija nogurums, tad es lūdzu, kad bija nogurums, tad es vienkārši aizgāju gulēt. Un pie kaut kāda 2., 3. tas varētu būt mēnesī, es paliku tāds galīgs sauss. Un es domāju, ko es te centrā daru īsti, zini. Un man tanī pašā brīdī, arī tagad es atskatos atpakaļ, kā Dievs lietas nepieļāva notikt. Man bija tā, ka mans tēvs aizved mani uz centru, viņš tajā laikā bija uzņēmējs, bet viņam jau cilvēkam, kā viņš labu gribēdams, viņam bija tā, Aleņ, beidz lietot, tev būs darbs, dzīvo, tev būs nauda, kā cilvēkam. Viņš jau tā, to nesaprata. Un viņš domāja tā, tur padzīvoja te centrā,
nāc ārā, tev būs darbs, jo viņš bija pats ar tajā laikā uzņēmējs, un šeit būs savu darbs, viss dzīvos, dabūs kaut kur īrēt dzīvoklīt. Un, bet tanī brīdī, domāju, viņš pāris reizes pirms tam man bija tā piedāvājis, tad, kad es te centrā paliku savs, jau tāds garīgi, es domāju, nē, laikam viss. Ja man tēvs vēlreiz piedāvās, tad es laikam iešu prom. Bet tas, paldies Dievam, nenotika. Un bija kaut kāds trešais mēnesis, tā bija kaut kāds evanģelizācijas pasākums. Mēs kā no centra aizbraucām uz evanģelizācijas pasākumu Aizputē. Un tur bija tā, tas centrs sastāvēja tādos divos posmos. Viens posms bija tā kā uz vietas, kad dzīvoja, un otrs posms tā dzīvošana uz vietas līdz gadam, un otrs posms jau, kad tu mācies, es nezinu, ieiet tai sabiedrībā, jau tu esi tiec piesaistīts pie kādas draudzes un tā. Nu, lūk, un mēs aizbraucām uz Aizputi, kur tā kā jau bija viens brālis, kas jau gāja otrā posmā, un mēs ar viņu bijām sākuši pirmajā posmā, un viņš bija pārticis otrā posmā, un mēs tur tā centrā pirms tam, ka bijām kopā viens otru arī balstījām, un mēs gājām, mēs pa to Aizputu gājām, un mēs dalījām bukletiņus, tā kā aicinājām uz to dievkalpojumu. Un man pašam brīžam tā, liekas, ko es teicu, tā kā dalu, bet pats esmu galīgi savs, cits aicina, kaut kā tā, un es tam Armandam saku, Armand, es laikam iešu prom no centra, viņš man saka, nepadodies, un tā, un ir grūtības. Nu, lūk, un tad es aizgāju uz to dievkalpojumu, mēs beidzām dalīt tos bukletiņus, paši aizgājām uz to dievkalpojumu. Un es pirms šī dievkalpojuma teicu, tā bija vienkārši lūkšana, un no tā brīža es sapratu, ka Dievam nevajag krāšņas lūkšanas, viņam vajag patiesas lūkšanas. Un tie bija 3 vārdi. Es teicu, Dievs, ja tu gribi, lai es palieku centrā, tad paņem šito prom visu. Un bija dievkalpojums, un tur aicināja uz aizlūkšanām, un es aizgāju priekšā, un viens mācītājs aizlūdz pa manīm, un tas bija kāds moments, man viss pa 180 pārgājis, viss pazūd, un es prom ejot no tā dievkalpojuma gāju dziedādams ar to pašu brāli kopā, kur es gāju iekšā, šitāds nekāds, es gāju dziedādams, viņš nesaprata, kas ar manim notiek. Es saku, Armand, es palieku centrā un iešu tālāk visu. Un es aizbraucu centru un vienu sapratu priekš seviņu, ko Dievs man saka. Nē, viņš saka, es ar tevīm negribu tādas attiecības, bet es gribu ar tevīm patstāvīgas attiecības. Un ziniet, kā tas ir, kad no tā brīža es pilnīgi pirmās nakts vispār ēdu to bībeli, es atceros, es lasīju, visu, cik varēju, es tajā centrā bija brāļi gulēja istabā, es izgāju ārā no tās istabas koridorā, ieslēdzu gaismu un es lasīju bībeli. Brāļi gāja pa nakti uz toleti, sēdēju, lasīju bībeli, un es lūdzu Dievu, un man gribēja, es biju izsalts, man vajadzēja to, es to tā satvēru, un es sapratu, tā ir dzīvība, šīs attiecības dzīvība, un es sapratu, kad ir tā, kad tu lūdz Dievu arī pirms tam, piemēram, cilvēki, kas netic Dievam, viss jau sākās tā tauta ticība no kaut kādām tādām mazām lietām. Kādai cilvēks, kas netic, viņš piesauc, Dievs palīdz vai kaut ko atrast, vai ko un tu atrod. Nav tāda kaut kāda nejaušība vai sakritība pasaulē, pārāk daudz ir tās nejaušības sakritības, lai tu sāk domāt, kad ir kāds, kas pārvalda un vada to visu. Nav tā, ka tu
kur tukšā gaisā Dievs palīdz man, ja, un tev pēkšņi atrisinājums, ja, vai kaut kas, notiek, nu, nav, nu, kaut kāds kosmos, kur tad tev pret bleķi tev doma atsitās un nāk atpakaļ kaut kā, nu, viss tas ir, un tu saprati, beigās tu lūdz Dievu, un skaties, un paralēli lasi Bībeli, un saproti, Dievs ir dzīvs. Viss tas, kas rakstīts Bībelē, ir patiesība. Dievs ir dzīvs, un ir dzīvā Dieva vārds, dzīvības vārds. Nu, un tu viss, kas saprot, kad tā ticība aug un sāc meklēt. Tad tu lasīji Bībeli, Jā. un tev Bībeli uzrunāja. Jā, un jo es vairāk pilnīgi ēdu, es sapratu, ka mani aug ticība, mani pašā paliek tāda, nu, dzīvība. Es gāju pa to centru tāds, nu, dzīves, zinu, un saprotu, nu, tā. Un tikai lasot Bībeli, tev tas atnāca. Nu, jā, lūdzot Dievu arī pats personīgi, jo no tā brīža es vienkārši nolēmu visu. Man ir nogurums vai nav nogurums. Es eju no rīta lūgt Dievu, es bez tām lūkšanām, ko mēs kopējām lūdzam. Es cēlos ātrāk, es lūdzu Dievu, tad mēs lūdzu, un es viņu sāku pats personīgi meklēt Dievu. Un skaties, kā visas lietas kaut kā sāk notikt, un tavu ticību sāk augt, un tad es sapratu, ka Dievs ir dzīvs, un tu Bībelē lasi, ka viņš ir radītājs, un tu saproti, ka tu zini, kā pasaule radās, ka Dievs ir radītājs, kad viss viņa apsolījumi ir patiesība, un tas, kas Bībelē rakstīts, ir dzīvā Dieva, pilnīgi patiesība. Un vienkārši tev atnāca vaļā, ka tu vienkārši to sajūti, un tad tu tad es sapratu vienmēr, kad jānoliek pirmā vietā Dievs. Un vienalga kas un ko, kad Dievs. Un nākošais, ko es vispār vēl vairāk sapratu, kad Dievs sāka strādāt pie mana rakstura, mani veidot. Ir ļoti vienkārši situācijas, kas vispār manu tādu ticību ceļ, kad tu lūdz Dievam, piemēram, pēc spēka, kaut kādu lietu, tu saproti, ka tev kaut kur raksturā krīti cauri, kaut kādas īpašības, ja Dievs dod man spēku tā vairs nedarīt, nu, bet būt tādam, kā tu vēlies. Un tu saproti, kad ir kaut kādas situācijas, tu pat pēc tam tikai atšuknies. Pats, es tāds vairs nebiju. Es spēju noturēties vai kaut kādās emocijās vai kur. Un tu saproti, nē, tas neesi tu. Tas ir Dievs, nu, kas tev māja. Un tu saproti, pats, man gribās vēl vairāk. Un tu saproti, tā ir dzīvība, pie kā turēties, kas maina tavu dzīvi, zini. Un viņš ir viss radītājs, viņš visu kontrolē. Un par visu pārvaldu, un tev to vajag. Un tā ir tā. Es saprotu, kad no priekšējiem es sapratu, ka tā ir tā Dieva vieglā nasta, ka tu ej pie viņa ar to, ka tev to vajag, un ka tu bez tā nevari. Tāpat kā elpot, nu, vienalga, ja. Nevis tā, ājāt kaut kādu smagumu, nu atkal jāiet lūgt Dievs vai atkal uz to baznīcu. Nē, Dievs nav aizraušanās. Piemēram, tu kāds iet tur makšķerēt svētdienās, tu uz baznīcu vai piemēram, tad, kad ja tev nav patstāvīgas attiecības ar Dievu, ja personīgās, īstenībā tu viņu nepazīsti. Tu nepazīsti, tas ir tas pats. Tu nevari teikt, es pazīstu Dievu, ja tev nav personīgās attiecības. Tu esi dzirdējis par Dievu, bet ne pazīt. Tas ir tāpat kā Latvijas prezidentu. Daudz mēs esam dzirdējuši par viņu, bet cik personīgi pazīst. Jo šīs dialogs, attiecības, tas ir tāpat kā cilvēku. Es ar tevīm nesarunājos, tad es nevaru teikt, ka es tev vajag pazīt. Un mēs viens otru vien vairāk iepazīstam, tad, kad mēs vairāk sarunājamies. Un tā arī ar Dievu.
Un Dievs nav aizraušanās, viņš ir dzīvība. Viņš nav kaut kāds tāds, mantiņa. Es paņemu no plauktiņa, palūdzu, jā, viņš man palīdz, jā, atliek atpakaļ un es tālāk pa savam. Nē, mēs esam atkarīgi no Dieva. Mēs pilnīgi visā esam atkarīgi no Dieva. Jo nekas nav ārpus viņa. Un tur ir tas, ka tev to vajag. Un jo tu vairāk viņu meklē, un saprot, mūsu jau tā dzīve jau nebeidzās ar to, ka mēs vienkārši nomirsam. Nē, bet tālāk. Man ir bieži tā, kad es eju un es aizdomājos tā, pa dzīvi, es domāju, pēc nāves, tev vajag to mūžīgā dzīvību. Tā es padomāju, kā tu tā forši, bet tas var būt viens mirklis, un tu esi augšā pie Jēzus, bet tai pašā brīdī, lai tu tur nokļūtu, tev jādzīvot tā, kā Dievs to grib. Bet savā spēkā tu to nevari. Tu tikai viņu var spēkā. Un tev vajag šīs attiecības ar viņu, lai aiziet līdz galam. Jā, Dieva žēlstība, jā. Lūk, un tāpat arī man ir cilvēki ir teikuši, nē, Ale, nav Dieva. Es saku, tu pats, Ale, esi ar savu prātu, izdomāji nedzert un viss. Saprotiet, pirmkārt jau Dievs maina, viņš ne tikai atbrīvo no atkarībām, viņš maina tavas dzīves prioritātes, tavu domāšanas, tavas dzīves uzskats, tavas vērtības. Visu viņš maina, viņš tavu dzīvi pavisam 180. Lūk, tad es tādiem cilvēkiem saku, es konkrēti arī pa sevi to salīdzinu. Es saku, labi, tu saki, Dieva nav. Labi, es pats pieņemsim ar savu prātu, sev tur sagrozīju, kā man vajadzēja. Bet tad tu man, cilvēki mīļais, izstāst tā. Sēž cilvēki baznīcā, lūdz Dievu par cilvēku, kuri viņu vispār nepazīst, kurš vispār ir pilnīgi viņu acīs tajā brīdī svešs, kaut kur klimst pa grāviem, kur pa dzertvēm lūdz Dievu, lai atgriežās. Un pēc kaut kādiem gadiem šis cilvēks ir kopā ar tiem cilvēkiem baznīcā lūdz Dievu. Tad man izskaidro, kā tie cilvēki, ja tu saki, ka tu ar prātu kaut ko var iekļūt, kā tie cilvēki, kas sēž baznīcā lūdz Dievu par to cilvēku, kur viņi nepazīst un kurš dzīvo grēkā, var iegruķīt viņa prātu. Un tu man pasaki, kā var teikt, ka Dieva nav. Un tā es tādā centrā. Es sapratu, ka es vienmēr gribu redzēt, kā Dievs maina manu raksturu. Protams, tas jau viss notiek visu mūžu garumā. Dievs jau mūs māca. Un tā tik līdz sāc domāt, ka tev viss kārtībā, tu reiķini, ka tas gāzīsies. Vai viss kārtībā, man Dievu nevajag, tu gāzīsies, tur būs patās. Un arī turmāk pa dzīvi jau tu saproti, ka Bībele ir viņa ir dzīvība. Jo ir tā, ja tā godīgi ir gadījies dienā, ka tev nesanāk to Bībeli palasīt. Kaut kādā skrējienā, maz tā ir bijis, skrējienā kaut kā, bet tu beigās nākušā dienā paņem un atveru, tu jūti, ka tev ir atkal dzīvība plūst iekšā, un ka tev gribās rītīgi lasīt. Tad pašā brīdī tu saproti, tātad tu esi tādā brīdī, kad tu viņu nelasīji, tu paliksi savs. Tā kā telefons, kad jau nav pie lādētāja, tad viņš baterija sēžās. Ja tu ir pie lādētāja, tad tev visu laiku lādē. Tā arī ir Dieva vārds, Dieva gars un dara tavu dzīvi. Un tavu ticību saproti, kad vienalga kāda būs apstākļi, Dievs tev palīdzēs. Tu ceri un tici, ka Dievs palīdzēs. Un, protams, tev nāk pārbaudījumi, kur pasaule būs visādi, kur tev būs pasaulē strādās ar pasaulīgiem cilvēkiem un tev būs jāpastāv.
Tas nav tā, ka tu, piemēram, es te paklusēšu, es par Dievu nerunāšu, jo, man tu baigi kurš, man tā negribās bojāt attiecības cilvēkiem. Nē, tev ir jāpastāv, un tu nevari klusēt par to, kas ir izmainījis tavu dzīvi, par to, kas vispār manā gadījumā es biju zem bieza ledus, pēdējie burbuļi, kur Dievs izrāva man, nevis, bet Dievs. Un šitas te, man ir cilvēki teikuši arī, Alēnā, visi baigi forši, man priecājos par tavu dzīvi, bet tikai par Dievu nestāst. Pasaule ļauna un visādi. Nē, tādā ziņā es saprotu, viņš tā kā it kā labu gribēdams man saka, tu tā, nē. Bet es viņam uzdevu jautājumu tā, labi, ko tu teiktu tā, ja tavā ģimene iet, tavu sievu, tavu bērnu, tu drošā nāvē ugunsgrēkā kaut kādā ēkā piesam. Un būtu viens cilvēks, kas tevi un tavu ģimeni izglāb no drošas nāves, visus jūs. Un visi apkārtējie būtu teikuši tikai slikti par šo cilvēku, kas tevi izglāb. Vai tu klusētu? Vai tu neko labi neteiktu par to cilvēku? Tā arī ar Dievu. Mēs nevaram klusēt. Tieši tā ir jāpasaka. Jo tiklīdz tu pats sāksi klusēt, tā tu ar laiku aizēji peldēs līdzi pasaulē. Un turpat tās arī būs gāšanās un viss tālāk. Lūk, jā, bet to centru, jā, bija grūti, bet es sapratu, tur es atvēru attiecības ar Dievu, un es sapratu, ka bez Dieva tālāk es negribu dzīvot. Arī bija lietas, kur es vienmēr kaut kā noliku. Man bija ārā gaidīja, man bija parādi sakrājušies un tā kā it kā. Bet es ticēju, man iekšā ticēju bija pirmais tas, ka ja es pirmā vietā nolikšu Dievu, es kalpošu viņam, ka Dievs palīdzēs. Tāpat tā mēs arī lūdzu par sievu. Par sievu es zināju, ja es kalpošu Dievam, ka Dievs man gādās, dāvās sievu. Un tā, jā, es bija pēc centra, es pabeidzu Bībeles skolu, tur es vietējā draudzē iepazinu sievu. Tas, Dievs dāvāja man sievu, un tas atkal ir cits stāsts. Nezinu, vai to vajag stāstīt, bet tur arī savu veidu liecības ir. Un šodien man dzīve ir izmainīta pilnībā. Man attiecības ar cilvēkiem ir atjaunotas. Dievs man palīdzēja satrisināt visas finansiālas lietas un vienkārši tādu dzīvi, kāda man šodien ir, to es pat nesapņoju. Jo es vienīgais saprotu, ko ir Dievs. Un viens, ko es varu pateikt, ir tāda situācija no dzīves bija. Ka vecā dzīvē, kad man māte bija savā, tā kā jau māte, es atnācu vakarā piedzēries mājās, no rīta viņa mani tā kā teica, ej, pabaroja, viņa teica, paēd, nāc man dārzā palīdzi ravēt, ko tur. Es kaut kā tā bija tāda situācija, es paēdu. Es zināju, ka kaut kas es neatceros. Man pazvanīja, vai es pazvanīju, kāds man uzaicināja, kā tā saka, salāpīties. Un es izskrēju ārā no mājas, un man māte palika pie dobas raunātam. Viņa lūdzās, lai es neeju prom, jo viņa zināja, kas ar manim būs. Jo, kad es būšu tāds pats, kāds bija iepriekšējā vakarā. Un stāvēja turpatās aiz sētas kaimiņa. Un tik ņirdz skaļā balsī, kur tad ir tavs dēls? Dievs, kāds tev dēls ir? Un tā viņa tur palika raudādam. Un pagāja,
Es īsti neatceros, cik tie gadi bija pagājuši. Bija tā pati situācija. Tas pats dārs, tā pati, un tas pats arī dobīta. Tikai šoreiz tie paši kaimiņi, es tās pašas sēts. Un tikai šoreiz bija tā, ka es, mana sieva, mana meita ravējām šo dobīti. Un man māte sēdēja uz krēsla. Atbūtās. Lūk, tas Dievs, ko man māte pielūdz. Tad kaimiņi noskatījās un... Jā, viņam nebija ko teikt. Jo viņi mani bija norakstījuši. Tā pasaule skatījās. Jā, lūk, un šodien man Dievs ir visu atjaunojis, ko es kādreiz ar savām izvēlēm bija atļāvis sātanam izpostīt. Jā, un tā lūk. Un arī pat visu, saprot, ne es, bet Dievs, jo es tikai izdarīju izvēli. Jo bija pat tādā situācija arī viena no Siguldas, kur mēs aizbraucām Siguldu ar ģimeni pie mammas ciemos. Mēs aizgājām, mēs parasti ejam svētdienās uz draudzi. Un mēs pēc draudzes aizgājām turpat tās vietēju veikalu, tas bija Maksima. Nu, lūk, un es atceros savu laiku vecā dzīvē, es pats sēdēju, tur tādu soliņu, sēdēju uz tiem soliņiem, tiem pašiem brāļiem, ar kuriem es lietoju alkoholu, un skatījos uz Maksimu. Un es skatījos, tanī reizē es domāju, skatījos cilvēkiem, kuru kādu kapeiku nošaut. Nu, pazīstams, ka nāk, lai var nopirkt kādu alkoholu. Bet tajā pašā brīdī es domāju pie sevi, skatījos tam ģimenēm, kur vīrs, sieva un bērni nāk ar iepirkumu maisiņiem, iet uz mājām laimīgi, priecīgi. Es domāju, būtu man kādreiz tāda ģimene, ka es tā varētu tā forši iet veikalā, būt naudiņas, apirties un nākt atpakaļ, uz mājām iet. Un uzreiz to sapni atmet. Es domāju, nav ko sapņot. Un tad bija tas brīdis, kad es no šīs baznīcas mēs visi ģimeni nācām uz to veikalu. Es kaut kā vēru vaļā durvis, laidu iekšā savu māti, meitu un sievu, un es paskatījos tiem pašiem soliņiem. Un tur, diemžēl, bija pāris cilvēki, ar kuriem es biju vēl pirms gadiem sēdēju uz tā pašu soliņu. Un es sapratu, viss, kas ir man dzīve, izmainīt Dievs. Es tikai izdarīju izvēli, neko es pats, tikai Dievs, Jēzus Kristus. Un arī tie cilvēki, kas tie paši brāļi, es neesmu ne pa matu tiesas labāks par viņiem. Es tikai izdarīju izvēli, pārējais visi no Dieva. Jo tie brāļi, kas tur vēl joprojām sēž pie tā soliņa un lieto, ja viņi izdarītu izvēli, dot dzīves Dievam, tad Dievs viņus varbūt pat vēl augstāk lietot un vēl vairāk svētīt nekā man. Jo mēs Dievu priekšā esam visi vienādi. Un es neesmu šī brīdī ne pa mata tiesu labāks par tiem, kas nepazīst Dievu. Jā. Nu, labi, Elēna, paldies, ka atnāci. Jā, bija prieks pie jums būt. Jā, un tā jau, es zinu, varbūt tiksimies vēl, vēl kaut ko ierakstīsim. Kaut kā tā, ok, paldies. Jā, lūdzu.